Abi ar mazuli esat kopā jau gandrīz 9 mēnešus. Izbaudi arī atlikušo gaidīšanas laiku. Mazulis zina savu īsto dzimšanas brīdi. Iespējams, tu un tavi mīļie kļūstat mazliet nepacietīgi, gaidot dzimšanas dienu. Neļauj tuvinieku satraukumam sevi steidzināt. Ļauj mazulim sagatavoties. Gaidot skaisto dzimšanas brīdi, sakārto somu. Mūsu mājaslapā ir pieejama plaša informācija par visu nepieciešamo, kas būtu jāņem līdzi uz dzemdību namu. Vari paņemt līdzi arī tās lietas, kas tev sagādā labsajūtu, mūziku, filmas, varbūt mīļo spilvenu vai ko citu, kas ir svarīgs tieši tev. Paņem līdzi arī lietas, kas palīdz tev justies skaisti. Drīzāk tad, kad vismazāk to gaidīsi, parādīsies dzemdību priekšvēstneši, un pamazām sāksies dzemdību darbība. Parasti tās ir ritmiskas sāpes vētra lejasdaļā, vēlāk arī muguras lejasdaļā. Turpini savas ikdienas gaitas. Vari arī mēģināt relaksēties dušā vai vannā, uzcept dzimšanas dienas kūku vai pastaigāties svaigā gaisā. Sākumā sāpes ritmiski atkārtosies. Ik pēc 25 minūtēm, 20 minūtēm, 15 minūtēm, 10 minūtēm. Kad starplaiks starp regulārām kontrakcijām ir kļuvis mazāks par 10 minūtēm, vari pamazām sākt gatavoties doties ceļā pie mums. Ir tomēr reizes, kad uz dzemdību namu jādodas nekavējoties. Ja ir asiņošana no dzimuma ceļiem, nekavējoties sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Šāda situācija ir dzīvībai bīstama jums abiem ar mazuli. Nesajauc to ar brūnganiem, gļotainiem izdalījumiem, kas nav asiņošana. Tā ir normāla fizioloģiska parādība, organismam gatavojoties dzemdību darbībai. Nekāda īpaša rīcība šai gadījumā nav nepieciešama. Ja tev noiet ūdeņi dzeltenā vai zaļā krāsā, mierīgi paņem līdzi visu nepieciešamo un dodies pie mums. Gadās, ka noiet gaiši ūdeņi, bet sāpes neparādās. Mierīgi atlaidies guļus un pagaidi brīdi. Ja beta-hemalītiskais streptokoks tavos analīžu rezultātos ir negatīvs, mierīgi vari turpināt savas ikdienas gaitas un gaidīt mājās vēl 6 līdz 8 stundas. Ja sāpes tomēr nesākās, sāc pamazām doties ceļā pie mums. Uzņemšanas nodaļā tevi sagaidīs vecmāte un uzdos jautājumus, kas ir noteikti valsts veselības aprūpes likumdošanā. Tie ir nozīmīgi, lai turpmākā jūsu abu veselības aprūpe būtu droša un kvalitatīva. Uzņemšanas procedūra parasti ilgst 15 līdz 20 minūtes. Ja būsi aktīvajā dzemdību periodā, tevi un pēc tavas izvēles kopā ar tavu dzemdību atbalsta personu pavadīs uz dzemdību centru. Šeit tevi sagaidīs vecmāte un palīdzēs iekārtoties tavā dzemdību istabā. Savā istabiņā jūties brīvi, izvēloties dažādas relaksācijas paņēmienus vai regulējot apgaismojumu dzemdību istabā. Droši jautā vecmātei, iespēju ir daudz. Var relaksēties uz bumbas un izmantojot garo lina dvieli dažādās variācijās. Visām dzemdību gultām iespējams vairākas pozīciju un augstuma maiņas. Izmanto tās. Granulu maisi ir viegli un brīvi ieņem jebkuru formu pēc tavas izvēles. Silts ūdens nomierina un palīdz relaksēties. Ieklausies savās izjūtās un izvēlies atbilstošu gaismas intensitāti. Esi sveicināta mazuļa nākamajā dzimšanas dienā.